Robežu vidusskolas svinīgo pasākumu veltītu 9. klašu izlaidumam skaitu par atklātu. Uzaicinu nodziedāt himnu. Man ir kāds, kurus nedrīkst pievilt. Par visu to, kas es esmu, un par to es vēlos būt. Man ir jāpateic mana meideli mātei. Man savu laimi no taviem soļiem nezināt. Iet smiltis ar zelta ziedeni, kur esi tu gājusi, māte. Mātes mīlestības zelts staro pāri visam mūžam. Paldies tev, ka parādīji man ceļu uz virsotni, ko sen jau vēlējos sasniegt. Paldies par gudrību, ko devi kā ceļamais man ceļā. Paldies par izturību, ko liki man jau šūpulī. Mans teicis nekad nav zinājis, kas ir pušpadarīts un nepadarīts darbs, un to tagad nezinu arī es. Mans teicis, mans uzmundrinājums un spēks. Es pieaugu un cenšos līdzināties viņam. Vecmāmiņa ir kā īkšķis. Mēs nevaram galdā uzlikt šķīvi, ne nomazgāt traukļus bez īkšķa. Vecomāt, tavs mūžs nenogurst, un vēl kā mazotnē, no tavas sirds, no tava spēku lūdzu. Arī vecētiņš ir īkšķis. Kur tu puika kāpsi bez īkšķa? Ko tu puika darīs ar cirvi bez īkšķa? Kādu puika pīgi parādīs? Es vakar redzēju, kā tāds vecais tās runā ar savu dēlu, un tagad es zinu, kāpēc man ir tik labs tēvs. Paldies mūsu mīļajiem vecākiem par mīlestības un ticības augstumiem, ko viņi mums ir snieguši. Mēs kāpsim augstāk cerībā jums atdarīt, un mēs vienmēr satiksimies mūsu mīlestības dārzā, no kurienes mums šodien nesam ziedus. Šķēršļiem būs vilnoši doties tālāk. Es esmu kā koks, vējā šūpojos, kamēr stingri turos pie zemes. Es esmu kā zeme, tu nekad nezināsi, es būšu sāla pēc kām. Es esmu kā nāku, ja nedien, tad neturos, bet ietiem pa traku, tad kaut ko salaužu. Es esmu kā mēdzinīs, un ja būšu atvēlīgs vējš, es to savala daudz miltu. Es esmu kā putna ligta, kurā maniem draugiem vienmēr būs pieejama palīdzība. Esmu kā kaķis, dažreiz vīri, bet dažreiz izlaiž nadziņas un pārāda savu raksturu. Es esmu kā apelsīns, ātras ir augi, bet priekšā sākums liekas. Es esmu laimes zvaniņš, kas zvana. Iesam uz skaistākos laimes brīžus, pašos sirds dziļumos. Es esmu kā lukturīts, protu paspīdēt un dot gaismu arī citiem. Es esmu kā ugunskars, bet nespējoties. Es esmu kā laukas, dzens pēc savu mēģību. Es esmu kā pirmais pavasara daurīčs, grāšs, bet neaizsargāts. Es vidinos savu domu mākoņos un ar savu enerģiju uzlādēju citus. Mans mērķis ir izdzīvot un doties svarīgi glāstiem pretī. Es esmu kā spuldzīte, parasta, bet jauka, kad ieslēdzos, no manas idejas visi ciena un abrīno. Es esmu kā
Es esmu kā lode, vienmēr cenšos sasniegt savu iecerēto mērķi. Es esmu kā ziediņš, es mīlu siltumu un sauli, augstums var mani sasaldēt. Es esmu kā skudra, kas dzīvo skudra pusē, visi kopā ir kā viena liela ģimene. Es esmu kā lapa, kuru mētā pats rīta vējš. Ja mani nospiež zemē, atgriežos realitātē. Es esmu uzklaus kā lapas konkursu, un agras nākotnes daudz mācījos. Es esmu kā ūdens, taktu, kur gribu, un ja kādam slāpst, vienmēr palīdzu. Es esmu kā saule, visiem mīļš un jauks. Satraukums. Šodien daudzos no mums valda satraukums. Satraukums par labi padarīto darbu. Mūsu audzēkņi, jūsu bērni ir sasnieguši šim brīdim lielāko sasniegumu izglītības laukā. Ir ieguvuši pamat izglītību. Bet neapšaubām šis sasniegums ir vislielākajā mērā saistīts ar vecāku gādību, rūpēm, priekiem, bēdām, uztraukumiem un ikdienu būt kopā ar saviem bērniem. Rūpēt par to. Un es šodien bērniem ir vēlēt pirmkārt laimi, bet laimi jau kaļot katrs pats. Vēlu jums veiksmi, bet veiksmes pamatā ir darbs. Bet darbam pamatu ieliek no šūpulī laimes manta, jo katram mums ir divas rokas, divas kājas un galva. Šodien apliecību par pamat izglītību saņem 33 mūsu skolas audzēkņi. Kopā ar apliecību izsniegsim goda grāmatas apliecības, ko saņems tie audzēkņi, kuri ir ieguvuši labus rezultātus olimpiādēs, konkursos vai sacensībās. Kā pirmo mēs aicinām audzēkņi, kurš ir ieguvis vērtējumu 7 līdz 10 balvas gan gadā, gan arī visos valsts pārbaudas darbos. Apliecība par vispārējo pamatizglītību saņem Viktors Anģāns. Arī Viktors mācību gadu beidza ar atzīmēm no 7 līdz 10 balvēm, taču mazliet pietrūka valsts pārbaudas darbos.